Šodien es gribu izbraukāt vairākus Rīgas muzejus, tāpēc, ka visu dienu līst lietus, visā Latvijā līst lietus. Es meklēju kādu vietu, kur varētu aizbraukt un būtu labāki laikapstākļi, bet, diemžēl, šodien tā nav. Es skatījos Koknesē, Carnikavā, Siguldā, Tukumā, visur līst šodien. Un ko var darīt tad, kad līst lietus, bet tāpat gribās kaut ko padarīt? Jāmeklē muzeji un kaut kādas vietas, kur var izklaidēties iekštelpās. Ir Rīgā viens tāds, es pieņemu, ka tas ir jauns muzejs, viņš nav populārs, saucas Mūsu bērnība. Tur ir vienkārši sakrāti dažādi priekšmeti no mūsu bērnības. Un es par to ieraudzīju TikTokā, biju sev pieglabājusi un, izskatās, ka šodien ir tā diena, kad beidzot viņu var apmeklēt. Tāpat man ir plānā Melnkalvju nams, neesmu nekad tur bijusi, tik daudz reiz esmu gājusi garām, bet neesmu nekad bijusi. Un arī Pēterbaznīcas tornis, ja sanāks. Tā kā šodien ir svētdiena, vispār nebija viegli izplānot, uz kuriem muzejiem doties. Daudzi, uz kuriem es gribēju aizbraukt, ir cieti, svētdienās nestrādā. Vēl īstenībā bija variants Jūrmala, jo Jūrmalā ir ļoti daudz dažādu muzeju, bet arī kaut kādi daži nestrādāja, citos vajag iepriekšēji pieteikšanās un negribēju riskēt. Tāpēc izbraukāšu šodien Rīgu. Vispār tas muzejs, Mūsu bērnība, atrodas netālu no Akropoles lielveikala. Ja gribās pabraukāties ar vilcienu, var braukt līdz stacijai Jāņa vārti, bet tā ir tikai viena pietura pēc centrālās stacijas, un tad ar kājām 23 minūtes līdz tam muzejam. Bet pa ceļam ir Akropole, tāpēc var apvienot ar iepirkšanos. Bet citādākos gadījumos noteikti tā ir tā, ka vienkārši braukt ar autobusu vai savu auto. Pārējās vietas atrodas Vecrīgā, līdz ar to Rīgas centrālajā stacijā izkāp ārā un dodies uz Vecrīgu. Adreses mēs esam atraduši ēku, bet kur būs pati ieeja, jāmeklē tālāk. Tepat ir arī muzejs bunkurs kaut kāds, un kur muzejs Mūsu bērnība. Ok, ejam skatīties. Bija šitāds un šitāds. Tev bija? Tev nebija tāds mantas? Arku Fērbijs. Fērbijs tev bija? Tev nebija Fērbijs? Kas tev bija vispār? Kur Labubu arī jau ir uzrodies. Jā. Jā. Kur ir mūsu Labubu? Skatas tā kā tādā mūsu Jā. Jo tas reizes 2018. gads un tas jaunākais 2025. Forši. Tev bija. Man nebija tāda. Es zinu. Tāds ritens man arī bija. Šitādus gan es neesmu piedzīvojusi. Vot šitādas Ziemassvētku rotaļlietas man arī bija.
parfumērija, kosmētika. Jā, šitādus es neatceros. Jā, šīs laikam ir, jā. Šito pienu paku es atceros, šito pirmo. Pārējos laikam nav. Kas te? Piena lāsa. Jā, arī varbūt atceros kaut ko tādu. Tās ir tās Laviz. Nē. Tas ir Donalds Ducks. Bet, kaut kas tam līdzīgs. Ar komiksiem iekšā. Šitās tieši es neatceros, bet man bija tādas Laviz. Tās es atceros arī ļoti līdzīgas. Te ir zāles, paskatījos. Tādas tev bija, ja? Rotaļlietas nebija, bet zāles bija. Šits gan tāds biedējošs mērkaķis. Šitās tieši man laikam nebija. Ražots Latvijā, ja? Jā. Pirmais Latvijas robots. Pirmais, kā es jokoju, pirmais Latvijas tīmeris. Jā, un ikšķi, jā, ikstītē. Šitādu es atceros, jā. Bija saucējs un bija arī ezīlītis. Jā. Oho. Viņi kustās, Dievs. Jā. Tas ir CSDD tests. Wow. 93. gada. Tev bija tas Samsungs, jā? Man tik stilīgs nebija. Mums bija tās anketas, kad tu devi klases biedriem, bet šitādas, man liekas, mēs netaisījām dziesmu kodas. Šito es zinu. Telefoni arī. Cik
šitais stilīgs rozā. Tā, te var spēlēt PlayStation 2 no 2002. gada. Un te jau ir apģērbs. Jā, pasmaržo kastu. Viņa vēl joprojām pēc Pepsi smaržo. Es pēc tik daudz gadiem. Kaut kādas 50 minūtes mēs staigājām pa šo te muzeju. Muzejs ir liels, 350 kvadrātmetru platība. Ieejas, starp citu, maksāja 8 eiro pieaugušajam vienam, bet ir tās naudas vērts, tā nav ļoti maza summa, bet visi atradīs kaut ko no savas bērnības, tā kā es apsolu. Muzeja vadītāja visu kaut ko pastāsta, parāda, atbild uz jautājumiem, ļoti izpalīdzīgi, ļoti jauka. Mums ļoti patika muzejs, un pat ja viņš nav tāds interaktīvs, lai gan varēja spēlēties ar mantām un zīmēt uz tāfeles un spēlēt PlayStation, bet interaktīvi to padara tas, ka tu vienkārši ej un tāds, man štāds bija, man štāds nebija, man štāds bija. Un vienkārši atcerēties savu bērnību, kaut kādas lietas, kas agrāk bija tik populāras un ierastas, un tagad viņu vairs nav. Muzeja vadītāja pastāstīja, ka viņa šo visu ir krājusi 16 gadus pati, un šis muzejs konkrēti šajā vietā atrodas kopš 2022. gada. Un tikai tad, kad muzejs sāka pastāvēt un cilvēki sāk nākt, tad arī viņi sāk ziedot, bet līdz tam viņa visu vāca pati. Izcila kolekcija, vecākais eksemplārs ir pat no 1800. gadiem un jaunākais ir no 2025. Līdz ar to visām paaudzēm un visām bērnībām piemērots, pielāgots un ļoti interesants. Mēs esam Melngalvju namā. Ieejas biļete maksāja 7 eiro pieaugušajam, bet pie ieejas biļetes varēja izvēlēties arī kādu dzērienu klāt, un tad atkal ieejas maksa dārgāka. Un sākam apskatīt muzeju no pagrabiem.
esam tagad pirmajā stāvā. Un te ir vēsturiskie kabineti. Tā, nu mēs esam Pētera baznīcas tornī. Vispār ir tā, ka, ja grib tikt uz torni, tad ir jāpērk biļete gan tornis, gan baznīca. Nav atsevišķa biļete tornim, un tas maksā 9 eiro vienam pieaugušajam, bet līdz ar to var paskatīties arī baznīcu. Baznīcā filmēt bija aizliegts, tāpēc neko nenofilmēju, bet šeit droši vien kā var filmēt. Es nezinu, neviens man neko nesaka. Tā. Uzbraucām mēs kādus 15-20 stāvus, teica mums, ka varētu būt aptuveni tādā augstumā. Jā, no tajienes izskatās, ka panorāmas rats ir zemāks. Un arī šeit darbinieks teica, ka Rīgas panorāmas apskatīšanai, ka šī ir labākā vieta un visaugstākā, kas ir brīvi pieejama turistiem. Un tad šeit tiešām var apskatīt visu panorāmu, visu 360 grādos apkārt var ļoti vienkārši apiet apkārt. Un pat mākoņainā laikā, kur visu var redzēt ļoti labi.